Ir izstrādāts Liepājas reģiona atkrituma apsaimniekošanas plāns, kas balstīts uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto atkrituma apsaimniekošanas valsts plānu 2013. un 2020. gadam, kas nosaka turpmākos mērķus atkrituma apsaimniekošanas jomas attīstībai un pasākums to sasniegšanai. Galvenie virzieni – atkritumu šķirošana un nodošana otrreizējai pārstrādei un pasākumu kopums, lai samazinātu noglabājamo atkritumu daudzumu. Jaunais plāns paredz atkrituma apsaimniekošanas zonu optimizāciju, kas nozīmē ieviest 2 zonas – Saldus un Brocēni un Liepāju un Liepājas novadi. Tas ir vajadzīgs tāpēc, lai sabalansētu attālumus, kā arī izmaksas. Otrs solis ir šī organizatoriskā struktūras sadalījums, kas nozīmē arī starp iesaistītajām pusēm pašvaldības deliģē reģionālam atkrituma apsaimniekošanas centram RATS, kas ir Sija Liepājas RAS, šos pienākumus par atkrituma apsaimniekošanas operatora izvēli. Kāds jauns punkts ir šī pati atkrituma reģenerācija, dalītās vākšanas sistēmas attīstīšana. Uzsvars ir uz to, ka mēs mazāk apglabājam, vairāk pārstrādājam. Tātad optimizējam infrastruktūru, vairāk cenšamies atdalīt pārstrādē derīgo materiālu. Lai arī tagad ziemas mēnešos noglabājamo sadzīves atkritumu daudzums ir samazinājies, tas joprojām ir pietiekoši liels. Pārsvarā tas ir iepakojums. Viennozīmīgi. Un tagad ziemā, pat cik ir dabas sasalus, arī atkritumi ir stipri vieglāki. Un svarziņā viņi ir stipri mazāk nekā tas ir rudenī, kad cilvēki met ārā dabas veltes neapēstās un visādas lietiņas. Jā. Tas ir iepakojums, protams. Kā ir cilvēki saražo vairāk atkritumus vai mazāk, vai kādas ir tās tendences? Mazāk. Stipri mazāk. Jo pirms arī finansīs teica, ka cilvēki arī mazliet pievērš uzmanību. Un, ja ir iespējams šķirot, tad, protams, apjoms mazinās. Ja? Tas ir PET pudeles, tas ir plasmas, stikla pudeles. Arī operatori saņem savāc stikla pudeles pēc jaungada svinībām, pie mums praktiski nenonāk vairāk. Tomēr iedzīvotājs galvenokārt interesē viens jautājums – cik liela maksa būs par noglabājumiem atkritumiem un kā to samazināt? Izmaksas par vienu kubu, ko atkritumus cilvēks saražo, noteikti nesamazināsies, jo arī valsts plānā ir un likumā par dabas resursu nodokli ir iestrādāts, ka šis dabas resursu nodoklis ar katru gadu paliek lielāks. Un arī izmaksas, kas veidojās poligonā, palielinās degvielas izmaksas, nepaliek lētākas, elektroenerģija nepaliek lētāka, minimāla alga darbiniekiem nepaliek lētāka, tā kā kopējās izmaksas nesamazinās. Bet iedzīvotāji, ko var darīt, lai samazinātu savus izmaksas ar atkritumiem, ir šķirot, jo par sašķiroto atkritumu nav jāmaksā. To var nodot operatoram bez maksas. Atliek samaksāt par to, ko mēs sametam visi kopā vienā konteinerī. Tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā maksāt mazāk par atkritumu nodošanu, ir šķirot atkritumus. Jā, tādā veidā samazinot to atkritumu daudzumu, par kuru ir jāmaksā. Izstrādātais Liepājas reģiona atkrituma apsaimniekošanas plāns šobrīd nodots sabiedriskai apspriešanai, un tas nozīmē, ka ik viens, kas vēlas, var piedalīties un iesniegt savus priekšlikumus līdz pat 22. februārim. Sabiedriskā apspriešana Liepājas reģionālam atkrituma apsaimniekošanas plānam ir sākusies. Tā ilgs līdz 22. februārim. Informācija par šiem dokumentiem ir pieejama mājaslapā Liepājas RAS, kā arī Liepājas RAS birojā uz vietas. Tad aicinām sabiedrību iepazīties ar šiem dokumentiem un savus ierosinājumus, komentārus sūtīt rakstiski. Jau notikušajās diskusijās ar pašvaldību pārstāvjiem un atkrituma apsaimniekošanas operatoriem ir parādījušās vairākas jūtīgas tēmas, par kurām noteikti tiks diskutēts arī 6. februārī plānotajā publiskajā apspriešanā. Uzsvers ir uz 2 punktiem. Viens no punktiem šīs atkrituma apsaimniekošanas zonas. Kā tad mēs tālāk izvēlamies, vai ir šie 2 sadalījumi Saldus Brocēni un Liepāja un Liepājas novadi. Un otrs būtisks jautājums ir par pašvaldībām ar pienākumu deliģēšanu RATS, Liepājas RASam, reģionālajiem atkrituma apsaimniekošanas centram, vai kāda paliek tā kārtība ar apsaimniekotāju izvēli. Vai pašvaldības deliģēs RATS šos jautājumus darīt, vai paliek tāpat, kā ir bijis līdz šim, kad pašvaldības šos
atkrituma apsaimniekotāja jautājumus risina pašas. Atkrituma apsaimniekošanas plāns nosaka arī plašu iedzīvotāju izglītošanas pasākumu programmu, lai atkal un atkal atgādinātu, ka vienīgais veids, kā samazināt maksu par atkritumiem, ir tos šķirot, un kas vienam atkritumi, otram izēviela. 1, 2, 3, graumažas lai 3. Visi! 1, 2, 3, tagad viss ir tīrs. 1, 2, 3, graumažas lai 3, tagad viss ir tīrs, viss ir tīrs. Un vēlreiz! 1, 2, 3, graumažas lai 3, 1, 2, 3, tagad viss ir tīrs. 1, 2, 3, graumažas lai 3, tagad viss ir tīrs, viss ir tīrs. Nu jā, viss ir tīrs un kārtīgs visapkārt, jo zeme taču ir mūsu mājas, un tīras mājas ir mīļas mājas.